kā viņu uzņēma, tas vienkārši jebal. Visi tur vienkārši dīrži viņam virsū. Ko es neviens neko nesaku, what the fuck, viņš vienkārši, viņš iet, ej, prom, kaut kāds autiņš. Nahuj. Ej, prom, nahuj. Ej, prom. Kamā, taču pisies prom, visā kaut kāda alkaša idiota samācās un dīrši. Nē, labi, protestē, bet protestē pret kaut ko. Viņi pat nezināja, pret ko var protestēt. Neviens nezin, viņu neviens nepazīst, neviens pat nezin, pret ko protestēt. Jā, zina, ka viņam tur 4000 ir tā tur pensija. Un tāpēc visi tur baigi dirši, tagad neviens cilvēks tajā tur inaugurācijā, bet tur, kur viņš gāja, neviens cilvēks nekādu viedokli nebija izteicis. Neviens. Vienkārši ej prom! Jā, vienkārši, ej prom! Un iedzer roliņu. Ej prom! Tas ir punktiši nopirkt viņam maliņš. Doj, nāc atpakaļ. Labākais prezis. Tas ir diezgan debīli. Nē, tu jau redzēs. Kā protestēt. Pasties Lībijā kā protestēt. Ar ieročiem iebliet. Ej prom. Jau pirms vēlēšanām iztērē visu kalašu. Rītīgi visu nošo, pēc tam beigās visu jau beigt. Ej prom. Nošo visu savējos īstais paliek. Fuck. Ej prom. Jā, bet tur arī prezentācija, ka viņam uzdeva jautājums, ka viņš tur kaut ko centās atbildēt, nevarēja tur kaut ko, viņam tur uzdeva, ko jūs uzskatāt par prioritātēm, tipo, jūsu prezidentūras laikā? Ej prom! Jā. Prioritātes. Es domāju, ka būt prezidentam Latvijā ir ļoti nozīmīgi, jā, un vispār esmu priecīgs, ka man tā... Sēri beidzās, paldies, jā. Jā. Tā. Bet, viņš neko vēl nav izdarījis, lai viņi tur kaut ko piepistos. Izvēlējās viņu, lai arī ir, Nē, tā, kad izdarīs, tad arī varētu. Tur baigi dirži, tikai tāpēc, ka viņam pensija 4000, vai tas nozīmē, ka viņš ir slikts, tas nozīmē, ka tas ir dumšs, jo viņš varēja nozagt 4000, viņš varēja izdarīt tā kaut ko, ka viņš saņem to pensiju 4000. Ne jau viņam kāds to pensiju iedeva, bet viņš kaut kā darīja, lai to pensiju dabūtu. Kurš te ir vainīgs, ka tev nav 4000? Tas, ka tu strādā pa kaut kāds sētnieku, tā ir kaut cita vaina, tā ir tikai tava vaina. Tu nemācies, tu nepizdīji. Kamā, tagad galvenais ir pizdīšana. Visi pizdīja 90. Un tagad visi sēž flegmas, kur nekad nav darījuši. Tagad sēž un raud, jo kāds kaut ko ir darījis sev, domājis pa nākotni. Jā, un tagad šitie te visi arī dirši. Un šitā te, ja būtu kaut kas tā rītīgi, ja Latvija jau būtu prezidentāla republika, bet viņa jau nav tur jau tā lieta. Viņam jau tā teikšana tur viņš ir, kaut kāds čalis vienkārši. Jā, viņš ir pārstāvs, bet vienīgais, ka viņš tur nemāk ne angļu valodu, neko, tas diezgan dīvaini. Tas ir diezgan, dīvaini, bet reāli citi kandidāti, kurš tur vēl, neviens jau negrib to prezidentu, jau reāli, kāpēc neviens negrib, pasties, visi ir kaut kādi repšas, tur šleseri, viņi visi tur baigi aktīvie, bet neviens negrib uz prezidentu, kāpēc? Tāpēc, ka nav teikšana viņam. Jo Saimā tad ir teikšana. Jā, mums ir parlamentārisms, tie, ka premjeri, viņi runā. Un viņi visi grib būt par premjeriem. Viņam nevajag to prezidentu. Viņam vajag prezidentu, lai, mēs te sastādījām likumprojektu paraksti davai. Viņam vajag tā, lai prezidents ar viņam tā kā, lobē viņus. Jā, tas ir viss. Mums ir jāmaina visa sistēma no sākuma līdz galam, un tikai tad kaut kas uzlabosies, jo tagad, ko viņi tur raud, viņi reāli nezin, pa ko viņi raud, viņi nezin, ko darīt, viņi vienkārši, ej, prom, ko dabūs, aizies, viņš atnāks cits vietā. Tāpat raudāja, ka Zatlers viņš taču ņem. Tas gan bija rītīgi, tur jau bija. Zatlers tur tajās aplokšņu algās, tur tagad, tas ir labākais prezidents, kas tur bijis, un tur atkal, ej, prom. Kamēr? Zatlers, viņš jau neko neizdarīja, Zatlers, neko viņš izdarīja. Bet tur nezinu, ka viņš neko arī nevarēja izdarīt. Viņš bija parlamentārismam ideālākais prezidents, padomā. Viņš bija, viņš ir īsta valsts seja. Viņš ir gan pēc sava fiziskā, gan pēc izglītības. Viņš ir izglītos cilvēks, ritīgi. Jā. Viņš var būt valsts seja, viņš var aizbraukt kaut kādu pieņemšanu, vienkārši stāvēt un jau pateiks, šis ir Latvijas pārstāvis. Viņa pat nav muta jāvar vaļā, bet visi jau teiks, var redzēt, ka viņš ir kaut kāds pārstāvis.
Viņš bija ideāls parlamentāris, viņš bija ideāls prezidents. Viņam jau nebija nekas jādara, viņam bija jābūt vienkārši, viņam jāapraksta visādi likumi. Es gribu redzēt, kā šis tad bērziņš brauks kaut kādām pieņemšanām, tur Amerikā kaut kādā. Viņam kaut kāds nodzēries vienkārši izstāt. Atsūt uz geto kaut kā tur. Stāv tur pie nigeriem. Ej prom! Kaut kāds nigers. Ej prom! Ej prom!